Tūlītēji pēc operācijas pacientei pilnībā pārgāja sāpes kreisajā kājā. Nākamajā dienā paciente ar fizioterapeitu tika aktivizēta, piecēlās kājās, sāka staigāt. Paciente atzīmē arī to, ka pēc operācijas viņai nav nepieciešamības lietot nekādus pretsāpju līdzekļus, jo viņai arī nesāp muguras jostas daļa. Šai pacientei pirms 15 gadiem tika veikta mikrodiskektomija citā līmenī jostas daļā, un paciente ļoti labi varēja salīdzināt, cik ļoti viņai sāpēja tolaik pēc iepriekš veiktās operācijas, un tagad pēc endoskopiskas operācijas, tad viņa uzsver, ka šo te muguras sāpju ziņā endoskopiska operācija noteikti ir pārāka par mikrodiskektomiju. Un mēs atkārtot tikāmies pēc 2 nedēļas pēc operācijas, un paciente teica, ka viņa pēc operācijas nelietoja vairs nevienu pretsāpju tableti.